Jau otro reizi zinātņu doktora Alēna Butkeviča rīkoja starptautisku konferenci, kas Rīgā pulcēja stomatoloģijas profesionāļus no visas pasaules. Konferences tēma – ārstēšanas plāna sastādīšanas veidi, augsta estētiska un funkcionāla rezultāta sasniegšanai. Šīs tikšanās mērķis ir akcentēt domu, ka ārstēšanas process ir vairāku speciālistu komandas darbs. Pavasarī pasaulē pazīstami lektori un zobārsti no visas Baltijas satikās pašā Rīgas sirdī, bet šajā reizē viņi tika gaidīti mūsu Gaismas pilī. Temati ir domāti tādi, lai viņi būtu fundamentu iedotu ārstēšanai, kas būtu funkcionāla, respektīvi cilvēks varētu ēst, varētu runāt, smaidīt ar komfortu. Un otrām kārtām iedot skaistu smaidu. Alēna Butkeviča savā praksē veikusi lielu skaitu ķirurģiskās operācijas, studējusi un doktora grādu par tēmu zobu implantu biomehānika ieguvusi pasaulslavenajā Bostonas universitātē. 2014. gada nogalē klajā nāca doktores uzrakstītā rokas grāmata zobārstniecībā Ceļā uz smaidu. Esmu pirmoreiz Rīgā. Man prieks, ka varu atbalstīt doktori Butkeviču. Es šajā konferencē runāju par sakodienu, par to, kā pareizi ievietot implantu un kā koriģēt smaidu. Ir dažādi veidi, kā izlabot smaidu, kas atsedz par daudz smaganas. Katrs gadījums ir individuāls. Zobārstniecība mūsdienās nav tikai zobi. Tas ir smaids, tā ir mutes veselība. Tādēļ mums tagad ir jābūt kā komandai, lai katrs var dot savu ieguldījumu, lai uzlabotu smaidu un pacienta pašsajūtu. Mēs, zobārstiem, gribam parādīt, kāds ir jaunais smaida koncepts un kādus instrumentus var izmantot, lai nonāktu pie ekscelenta rezultāta. Esmu pateicīgs Alēnai par šādas konferences rīkošanu, jo tā mēs varam papildināt zināšanas, apgūt ko jaunu un nodrošināt labāku servisu pacientam. Savā uzstāšanā es runāju par plastisko ķirurģiju un jaunajām tehnoloģijām, kas attiecināmas uz to. Zobārstniecība tas nav attiecināms tikai uz muti, bet arī uz visu pārējo, kas atrodas ap muti, un tā ir visa seja. Mana tēma ir bruksisms. Tā ir ļoti svarīga lieta. Daudzi pacienti nemaz nenojauš, ka viņi to dara un par to nemaz nesatraucas, bet tas ir nopietni. Šeit jārunā arī par bojājumiem, ko var gūt, ja likti implanti, kronīši vai veiktas citas manipulācijas. Zobu graušana ir jākontrolē, par to ir jāizdomājas gan zobārstam, gan arī pacientam. Mēs no iekšpuses radām ārējo pasauli, ārējo seju, un tas jau tagad tā ir ikdiena. Tas vairs nav kaut kas tāds, kas ir kosmiski, kaut ko dara Amerikā, un mēs vēl nezinām. Ne, mēs to varam izdarīt šeit, un pēc šīm lekcijām esam pārliecināti, ka mēs to varēsim izdarīt vēl labāk. Visas lekcijas tika nofilmētas, un ikvienam interesantam ir iespēja tās iegādāties un noskatīties, sazinoties ar doktoras Alēnas Butkevičas privātpraksi.